es varu nodzerties. Ja tu neuzspēji iedzert atbrīvot smadzenes, piedod, tas ir tavs problēmas. Es varu visu. Ar maniem palātā dzīvoja cilvēki, kas nenodarbojas ar sportu. Prosta viņam 70, man 50. 5 gadu laikā. 5 Cik gadi, kilogramu? 40. Es neatsakos ne saldumies, ne cik. Nevis met plinti krūmos jau pēc 1. mēneša. Ai, nē, tas man Jā, nestrādā. un tas ir visi. Sveiks, Viktor! Yeah. Jūs daudz pazīst kā izcilu sportistu, svārcēlāju, bet kā jau mēs zinām, aiz katra sportista ir arī cilvēks. Vai ne? Un tāpēc šodien gribētu parunāt ar jums par sportu, par veselību, par uzturu un ko varbūt parastajiem cilvēkiem vajadzētu mācīties no profesionāliem sportistiem kaut kādos dzīves jomās. Un tad varbūt kā tāds pirmais jautājums būtu, kurā brīdī jūs sapratāt, ka svarcelšana ir kaut kas vairāk jums kā hobijs? Tu zini, kā es no dzīves ir īsti tāds slinkums cilvēks. Reāli neko negribas darīt, tā godīgi. Es biju peldēšanā, tur izturībā. Es biju uz cīņā, tur arī izturība. Es kaut kā dažas dienas trenējos rītiņbraukšanā, tur arī izturība. Un kad attaisījās zāle treneris, ko tagad arī manējais, līdz šim brīdim manējais treneris. Es sapratu, tas ir mans, tāpēc kāpēc? Pacel, nomet, apsēdies. Pacel, nomet, apsēdies. Mana griba spēka, vai kā pateikt, ir reāli 10-20 sekundes, pēc tam es piekusu. Tas ir interesanti, jā. Tā jau ir, bet jā. Ja mēs padomājam, zini, ka es ļoti daudz visiem cilvēkiem saku, savā, kad es biju sportists, runāju, es saku, manējais sporta veids pats vieglākais. Viņš saka, kāpēc? Pienāc, pacel, nomet, apsēdies. 15-20 sekundes, viss. Bet jūs atceraties to brīdi, kurā brīdī jūs tā kā noticējāt arī pats sev, ka jūs varētu kļūt par pasaules līmeņa sportistu? Es domāju, ka neatcerēšos to situāciju. Vienīgais, ko es atceros, tas bija Olimpiskās spēles 1988. Mēs skatījāmies ar draugu svarcelšanu, un es dažus brīdus to atceries, dažus neatceries. Ļoti daudz es neatceros, bet kaut ko es atceros. Un es gribu būt. Ne pirmais, es gribu stāvēt, nezinu kāpēc, es gribu stāvēt uz šitā pedestāla pa vidu. Un es visu laiku saku, tur pirmā vieta, trešā, tur nē, es stāvēšu pa vidu. Nu jā, jo tas jau ir tāds, uz visām pusēm var tikt, vai ne? Jā. Saprati, daži vārdi, ko es jau saku, daži vārdi ir viņi tādi, tu nezinu, es gribu stāvēt pa vidu. Kas kaut kādā brīdī liekas ir grūtāk, tas fiziskais vai tomēr tas psiholoģiskais aspekts tajā sportā? Šodien es tev pateikšu, ka ir psiholoģiski tas ir pats grūtākais. Atnākt uz zāli nav grūti. Ja tev kaut kas sāp, tu samazini slodzi. Ja jūties spēcīgāk, tev ir labāk garstāvoklis, tu vari palielināt slodzi. Bet katru dienu tu darīt. 2 reizes dienā, 3 reizes dienā un vienu to pašu. Mums ir 2 vingrinājumi. Oficiāli mums ir raušana un grūšana. Mēs viņus taisam no rīta un vakarā. Un vēl pietaisam vēl palīgs vingrinājumi. Bet pats fakts, tu katru dienu, 2 reizes dienā, dažreiz 3 reizes dienā, tu taisi vienu to pašu. Un tas ir pats grūtākais morāli. Nu, tad arī tieši ir tas nākošais jautājums, ko es gribēju jautāt. Vai bija kaut kāds brīdis, kad likās, viss, es vairāk negribu, es gribu pamest to visu? Tu zini, es tev pateikšu tā. Kad es teikšu, tā situācija. Es savā, bet pirmais trusis
savam trenerim. Kāpēc? Tu eksperimentē uz dzīvniekiem. Nu, tā ir dzīve, tā ir pasaulē. Bet es biju tas pirmais treneram, kas mēs mēģinājām vienu sistēmu strādā, viņa nestrādā. Sportisti jau neparādās, pazūd. Es visu laiku turos. Uztaisīju vienu sistēmu, viņa nav. Uztaisīju otru sistēmu, viņa nav. Un kamēr treneris uztaisīja tās sistēmas, kur ir labāk vai sliktāk, tu jau visu laiku strādā uz robežas, tāpēc, ka varbūt slikta sistēma. Tu jau nezini, apmēram to sistēmu vajag salabot vai paskatīties, kā viņa darbojās, reāli mēnešiem. 3-4 mēneši. Treneris skatās, ka tu jau mirsnos. Nē, znači tā sistēma nav slikta. Taisa vēl vienu sistēmu. Tu vari, bet nav rezultātu. Viņa dara, saprotu, tas bija tas trusīts, uz ko treneri to sistēmu visu laiku taisīja. Un bija daži tāda situācija reāli, ka man liekas, ka es nevaru vairs izturēt. Reāli, labāk nomirt. Labāk nomirt. Bija tāda brīdi. Gribēju aiziet, negribēju aiziet. Saprotu, man nebija tādas domas. Bet to, ko es jūtu, ka reāli tā bija. Bet tas bija tikai tā kā domās, vai reāli to ar kādu par to runāja, lai saņemtos un aiziet atpakaļ? Nē, tas bija tikai domas, bet arī domas bija tādas. Reāli, es nomiru. Tāpēc, ka tu saproti, kāda ir situācija. Tu no rīta pamodies, tev viss sāp. Tu ej treniņu taisīt, uztaisīju razminičku tādu vieglo, jūti, ka mazāk kaut kas sāp. Tu uztaisi treniņu, pirmo, otro, dažreiz trešo ir, dažreiz nav. Un, kad tu ej gulēt, tev sāp. Tu pamodies no rīta, tev atkal viss sāp. Un tajā brīdī, kad tev viss sāp, tev vajag piecelties. Tas ir nenormāli smagi morāli, tāpēc, ka tu saproti, ka es nevaru īsti. Viena situācija, ka tev sāp un nesāp. Ja tev sāp visu laiku, un arī tā, man šodien sāp, es neko nedarīšu. Man treneram tā nav. Es visu saprotu, bet mums jātrenējas. Un, kad tu no rīta pamodies, un tev viss sāp, un te trenēties, un uztaisīt treniņu ar sāpēm, un vakarā jūti, ka tieši gulēt būs labāk, un tu pamodies jūti, ka nekas labāk nepalika, vai ne cik. Un tā apmēram 1 mēnesi, 2 mēneši, 3 mēneši, un tas ir briesmīgi. Man jau ir, es neteikšu, ka man bija ļoti daudz traumas, bet es pateikšu tā, kad es dabūju traumu, muguru traumu. Nebija tāda trauma, ka pateikšu, ka vajag taisīt operāciju, vienkārši trauma. Varbūt arī vajadzēja operāciju. Nezinu, es neko nebildēju, neko, man vienkārši tā ir. 8 mēneši. Katru dienu, 2 reizes dienā, es ceļos no gultas, ripoju no gultas, tāpēc, ka es nevarēju piecelties, man mugura tik traki sāpē, ka es nevarēju pilnīgi piecelties. Es ripoju no gultas, knapi pieceļos, uzstājos, kas zaldāts tāds, un uz zāle. Taisīju kaut kādu vingrinājuši, varu salaucīt, sacot, aizgāju mājās, atpūšos, un tādā pašā stāvoklī 2 reizes dienā es trenējos. Bet tādās brīdīs, kad man bija 19 gadi un reāli es 8 mēneši tā mocījos, katru dienu, 2 reizes dienā, es nezinu, kas man deva spēku to visu izdarīt. Es nezinu. Tā jau ir tas tikko, ko mēs runājam, kad ir svarīgi gan tā fiziskā, gan emocionālā noturība un motivācija, vai ne? Labi. Šodien motivācija ir kaut kāda finansējums, kaut ko. Tur nebija nekādas motivācijas. Kas mani turēja, lēst caur sāpēm, gāju uz treniņu, bet vēl saprotu vēl kāda situācija. Tu visu redz, mamma, kā es mocos, un es nepametu. Es gāju, un šodien es esmu tētis, un es skatos, ka man meita kaut kas sāp, man reāli sāp sirds. Un es tagad atceros, kā man bija smagi, ka es nevarēju no gultas piecelties. Kā mamma jūtījās, tas ir ārprāts. Tev jau jauns, nekas izdzīvošu, knapi dzīves, staigā tur knapi, bet kā vecāki tevi jūtās, tas ir ārprāts. Bet, tā kā es emocionāli, sāpes viņi šodien ir rītā nebūs, bet emocionāli tas ir pats smagākais, ko šodien jauniešiem ļoti reti kam ir. Bet mums, nezinu, kas mums bīdīja priekšā, bet emocionāli to visu slodzu, ko treneris mums dod, ir ļoti grūti izturēt.
Nu jā, tāpēc parunāsim varbūt nedaudz par to dzīvi pēc profesionālā sporta. Ja? Vai tu atceries, kad pamodies tajā dienā, kad saprati, ka nav vairs jāgatavojas nākamajām sacensībām? Es nevaru tev atbildēt, kā es atceros, bet saproti, kāda ir tā, kā mēs arī teicam, tas ir tāda morāli. Es vienkārši pamodos un sapratu, ka man nav tā nenormālā stresa, tāpēc, ka sacensības, treniņi, tu atnāc uz treniņu, tev kaut kas nedod, tu visu laiku streso, tāpēc, ka neizniek tur sāp. Sacensības tas ir vispār 2 stundas. 2 stundas tev ir tas. Es nerunāju ar cilvēkiem, man vēl pastāstīšu. Kad es braucu apmēram nedēļu pirms sacensībām, visi bija šokā no maniem. Ar maniem runāja tikai 2 personi. Masieris, fizioterapeits un treneris. Es nevienu nerunāju, vienkārši nē. Un es biju tik iegājis tajā darbā, ka es nerunāju. Un te pēkšņi tu pamodies. Es varu visiem runāt. Saproti, varbūt šodien tiem jauniešiem nav jau tas tik nozīmīgi, tāpēc, ka viņi savādāk. Bet es netaisīju darbu uz 50%. Es taisīju uz 110, uz 150, uz 200. Es nestrādāju, un tāpēc, ka ļoti daudz, kas kaut ko grib pateikt pa manīm, viņš ir nenormāls cilvēks. Un tik es biju tā sagatavots darbam uz sportu. Tā vajag. Tā sev vajag ieguldīt darbā. Un vēl tā situācija. Es jau nezināju, kas būs nākotnē. Varbūt to es darīju pavelti. Varbūt es tad varbūt rītā man būs trauma, kā apmēram tas 19 gados. Es ar mugu tur mocījos. Es jau arī nezināju, vienkārši darīju savu darbu. Tā kā kad es pabeidzu sportu, es nebiju tāds atbrīvots muskuļaina morāli. Bet tas arī neteikšu, ka tas ir ļoti labi. Var iedomāties. Jā, tieši tā gribēju prasīt, kā mainījās tā ikdiena. Saprot, sports, tas ir tas, ko tev, ja tu gribi sasniegt, tev nedrīkst ļoti daudz ko. Es vienkārši tik daudz, ka man pietrūks pirkstis uz rokas, nedrīkst. Un tu pēkšņi, bām, tev var, ieklausies tas vārdus, tev drīkst visu. Ko tu gribi iedomāties? Pēc sporta es varu atļauties sev visu. Un tas ir ļoti smagi. Morāli tas ir ļoti smagi. Tev nav bremzes. Un kā tu spēji to nobalansēt? Es teikšu, tas ir ļoti smagi. Bet pateikšu tā, ka visi tur, kā? Es reāli nokodējos no alkohola. Es reāli, jā. Vot tā, ka es biju sportā, sev neko nevarēju atļauties. Un es pabeidzu, un es reāli pamodās un sapratu, es reāli varu atļauties, ko sirds vēlās. Un tas ir bīstami. Es pēc mēneša vai pēc 2 aizgāju, es saprotu, ka būs problēmas ļoti, ļoti liels. Jo tu sāki pastiprināt lietot alkoholu, ja? Un es sabaidīju, ka būs ļoti liels problēmas. Un es reāli aizgāju nokodējos, Tāpēc, ka es sapratu, ka mani vairs netur vienkārši nevienas situācijas. Man nekas mani netur. Nav. Sports mani aiztaisīja visas, kas notiek ārpus zālē. Un te tagad tu attaisīji durvis, un tu saproti, ka tas ir pagātne. Nākotnē tagad tu darīsi, ko tu gribi, ka tev viss ir aizliegts. Ko tu gribi, ka tev ir viss aizliegts, viss pilnīgi, un tagad tu visu vari sev atļauties. Un tas ir izaicinājums nenormāli smags, tāpat kā sportā. Es tev teikšu, es uzskatu, ka es esmu diezgan adekvāts cilvēks. Es saprotu, ka es varu nodzerties. Reāli tāda domas bija. Es sarunāju ar draugu, viņš man ieteica, aizbraucu, nokodējos uz hipnozu, jā. Es tik traki tas jau arī noteikti saistīts ar to sporta disciplīnu, un ka tu saproti pats, ko tu vari, ko tu nevari, un uzreiz meklē to risinājumu un ej uz to mērķi, lai nebūtu vēlāk atkal tādas problēmas. Jā, tāpēc, ka es saku, ļoti daudz sportisti pabeidz, tur bišķiņi iedzeršu. Es arī bišķiņi, un jūtu, ka nē, es uzreiz savu.
Nē, izdarīju soli un nebaidījos. Es zināju, ka būs nenormāla problēma. Nu, es tev saku, tu iznāci un es varu visu. Nav tā, ka zini, ka visu. Tas ir tādas lietas. Es tev saku, tā jau ir. Cilvēki nesaprot, zini, ka tu vari... šodien gribu iedzert. Un aizgāju mājās, tu vari vīniņu iedzert. Ja? Es gribu iedzert. Un tu rītā treniņš. Nu labi, davai pēc nedēļas gribu iedzert. Un es dzeru divreiz gadā pēc Eiropas un pēc pasaules. Kad cilvēki dzer katru dienu vai katru nedēļu vai kā vienreiz mēnesī, man bija tā, beidzās sacensības, es iedzeru un man nebija laika tur dzert 2, 3 dienas, 4, nē. Ja tu neuzspēji iedzert, atbrīvot smadzenes, piedod, tas ir tavas problēmas. Protams, tāpēc tā bija. Ja mēs tā godīgi runāsim, es jau nezinu, tur laidīsim, bet pats fakts, es nesaku, tas tā kā dzeršana ir ļoti laba, bet saproti, kur ir tā. Šodien visi jaunieši cenšas tiekt pie psihologa. Un viņš ar tiem strādā mēnešiem. Man nav mēnesis, man ir viena diena. Man vajag atbrīvot muskuļus, man vajag atbrīvot smadzenes, man vajag atbrīvoties. Man nav laika iet pie psihologa un runāt. Mēnesi zini, ka man tur. Man bija tā. Eiropas čempionāts beidzās, es atbraucu mājās tur 2. dienu, 3. dienu. Iedzeru. Vienu dienu pirti. Un uz pirmdienu es braucu uz sporta nometni. Man nebija. Es tik strādīgs biju cilvēks. Un man nebija. Tūlīt pienāk 6. diena, 5. diena, mēs tur. Man nav. Es visu laiku es dzīvoju sporta nometnes kā pirmdienu. Jā, tā mēs arī sapratām pagājušo nedēļu tiekoties ar Ritvaru. Viņš teica, es nezinu, kas šodien ir pa dienu pēc būtības un kad ir Jāņa un kad ir mana dzimšanas diena. Un tas ir tā sportists kautrā ikdiena, ja tu esi profesionāls savā jomā. Ja tu gribi, saproti, es tev teikšu tā, ja tu braukā uz sportu, ja tu braukā uz lieliem sacensībiem, starptautiskam braukā, jā, ja tu gribi sasniegt rezultātu. Kas tas ir? Tas ir ļoti liela būtība. Trenēties un braukāt uz sporta nometni, vai tu gribi sasniegt nenormāli lielu rezultātu. Tas nav tas pats. Ir. Nav. Tieši tā. Kā svarcelšana ļoti smags sporta veids. Jā? Es tev teikšu, profesionālais sporta veids, viņš viss ir smags. Tiešām viss, jā. Kā pēc būtības ir, var jau teikt, ka ir ietekmējis jūsu veselību? Jā, protams. Bet mēs runājam tā, kad man taisīja operāciju uz celi, es uztaisīju sev jaunu celi. Ar maniem palātā dzīvoja cilvēki, kas nenodarbojas ar sportu. Prosta viņam 70, man 50. Tāda starpība. Vai ir kaut kādas lietas, ko tagad zinot, laiks iet uz priekšu, vai ne? Un ko tu darītu tagad savādāk, ja būtu tavs tas karjeras ziedu laiks? Ir kaut kas tāds? Jāskatās, tavais jautājums, fiziskā vai ēšanā lomā? Fiziskā. Ņemot vērā, ka mēs par veselību, par traumām vairāk šobrīd. Tu zini, ka es pateikšu tā, ka ko es darīju, kad es biju sportists, es darīju visu, lai man nebūtu traumas. Man to, ko es cēlu, cik daudz kilogramus, man vispār nebija traumas. Necik. Jā, meniska man tur saplīsa, bet es domāju, ka tas ir mana kļūda un nevienu nevajag vainot, vai vienkārši tehnisku jautājumu, bez šitās problēmas es nevarētu saprast. Dabūju problēmu ar celi, man uztaisīja operāciju uz menisku, viņu nogrieza, es sapratu kļūdu un es izlaboju savu tehnisku jautājumu. Bet, ja salīdzināt šodien sportistus, un kad es biju sportists, man nebija traumas. Vispār necik. Super. Pats jau pieminēja arī par uzturu, un tad arī gribēju šim virzienam pieskarties. Cik svarīgs ir uzturs sportisti ikdienā? Kā tu uzskati?
šodien es pateikšu ļoti kvalitatīvs, ļoti daudz, ka, protams, vajag trenēties, bet saproti, trenēties, ka tev nav spēka, un trenēties, ka tev ir pilns ar spēku, tas ir dažādas lietas. Un es pateikšu tā, ja es būtu šodien tik pats gudrs uz to uzturu, jā, es domāju, ka es varētu pacelt vēl vairāk. Es godīgi, tā informācija, kas bija 20, 30 gadi, un šodien, viņa ļoti atšķirās. Un es, treniņa dzīvē, es neko nemainītu. Bet teišanā dzīvē es neteišu, ka ļoti daudz, bet samainītu ļoti. Droši arī domā par to, ka vairāk piedomāt noteikti arī pie kaut kāda olbaltumvielu daudzumu un tam līdzīgi, ko uzņem uztur, vai ne, par ko agrāk varbūt tik daudz nerunāja. Zini kā, es jau, kā pateikt, man vajadz uzbarot svaru. Kā mēs uzbarojam svaru? Vienkārši daudz ēst. Muskuļi aug, arī vēders aug, viss aug. Protams, man ir tā smagā kategorija bija, bet es pateikšu tā, ka apmēram man bija 147 svars, kad es biju pašā lielākajā formā gatavojos uz 2008. Gadu. To varbūt, ja pareizi ēst un to ēšanu pareizi salikt, varbūt man arī pietiktu ar 135 kg. Tas daudz ko nozīmē. Mazāk svārs, vairāk muskuļu, tu bišķiņ vairāk sausāk. Bet grūti taču ir uzēst pareizi. Nenormāli grūti. Liekas cilvēkiem, kas tas ir. Dzīvais piemērs. Mums bija meitene. Viņi vairs netrenējās, viņi palika otrā junioros pasaulē. Viņi ļoti labi meitene. Bet meitene, tas ir jau savādāk par surunos. Mēs ar treneriem sakam, tev jāstartē 59. Mēs ar viņu mocījāmies nodzīt no 62 kg, 3 kg mēnesi. Viņu nevarēja nodzīt. Tas ir meitenes. Tur asras bija. Tur vienkārši tu nevari iedomāties, cik problēma ar meiteni nodzīt svaru. Mēs ar treneri padomājam, labi, ja tu nevari nodzīt, mēs te gūt uzburos. Viņi saka, cik vajag? Mēs sakam, sākumā 69 kg, pēc tam startēs 75. Viņa uzbaroja svaru līdz 66 kg un apstājās. Es saku, klausos tavas problēmas. Treneris sēdu, man neaug svars. Es teiktu, ko man tagad darīt? Un tu nevari iedomāties, viņa raudāja pie galda. Viņš saka, treneris, es vairs nevaru. Viņa uzbaroja knapi 69 kg. Mēs sākam, tev vajadzēja 75. Un viņa saka, treneri, varam izdarīt, es labāk nodzīšu svaru. Es negribu vairs ēst. Kad mēs nevarējam pa mēnesi nodzūt 3 kg, tu uzskatīji, tagad ir smagi. Tu jau teici, ka uzbaros, cik gribi. Es saku, lūdzu. Nē, es pārdomāju, es labāk dzīšu nosvaru. Es saku, nē, es tev saku, viņa raudāja. Viņa pēc tam saka, es izvēmos. Es saku, kur manas problēmas? Mēs ar tiem runājam. Tu solies, strādā. Es tev teikšu, ja tā normāli svarcelšana nodarboties, svaru uzbarot, es nezinu, protams, cilvēki ļoti saka, kas tas ir? Nenormāli smagi. Un tev jāsaprot vēl viena lieta, kad tu esi nikns, kad tu gribi ēst, bet tu nevari iedomāties, kad tu esi nikns, kad tev ir pilnais vēders. Cilvēki to nevar iedomāties. Es to pārdzīvoju. Jā, mēs parasti domājam, lai nebūtu. Tu nevar iedomāties. Vienkārši viss ir slikts. Kā tā var būt? Liels cilvēks, tu nevar iedomāties. Viss ir. Vienkārši visa dzīve ir slikta. Cik esi to, tev ir priekšā tāds vēders. Tu nevari salocīt. Tu neko nevari izdarīt. Un, kas tas ir? Šodien es pateikšu tā. Ja man būtu iespēja nodzīt svaru un būt pa olimpisko čempionu,
Es labāk nodzīšu. Vai tev uzbarots un palikt pa olimpisko čempionu? Nē. Labāk nodzīt. O, ticiet man, nebarošu, negribu. Tu nevari iedomāt, cik tas ir smagi. Vai jums bija viegli nomest svaru pēc sporta? Es tev teikšu tā, kuņģis ir tāds, reāli 10-litrīgais vai 20-litrīgais maisiņš. Tur ir iekšā man tāds vēders. 5 gadi. 5 gadu laikā? 5 Cik gadi, kilogramu? 40. Bet es samazināju ēšanu. Es tev teikšu tā, bet arī, ja es būtu gudrāk, es viņu bišķi savādāk nomestu. Tā man iznāk tā, es 5 gadi nometu svaru, kaut kur 40 km, pēc tam es viņu nepareizi nometu. Man nogāja visi muskuļi, visi palika tikai tauki. Es viņu uzbaroju atkal. Es no 147 uztaisīju svaru 101. Pēc tam man godīgi uzbaroju 120. Un tikai pēc tam es saku viņu pareizi mēsnot, lai paliek muskuļi, lai noietu tauki. Tas ir, es tev saku, tas arī. Bet tāpat ir vieglāk nekā uzbarot. Jūs nevarēsiet. Bet tagad ir tā kā ideālā svarā jūties. Šodien, 2-3 kg nostam, viss labi. Man ir svars apmēram šodien 110, bet tā 107, 106, viss, zemāk nedrīkst. Kā sākās zemāks svars, tāpat muskuļi, viņi paliek tā vājāk. Tā 106, 107, normāls stāvoklis, bet, protams, gribās 90, bet nē. Tas nav man liktenis, lai būtu svars 90. 105, 106, 108. Kā jūs uzturat to savu ideālo svaru? Kaut kādu, nezinu, jūsu ēdienkarti, kāda jūs ikdiena? Godīgi pateikšu, tas arī ļoti daudz domāju, un ļoti daudz cilvēki smējās, protams, es arī par to visu smējos. Es neteikšu, ka es skaitu kalorijas, bet man ir tāda situācija. Es neatsakos no saldumiņa vispār. Labi, tur vienreiz, 2 reizes nedēļā obligāti saldu ēdu. Bet es izveidoju tādu situāciju, ka man ir starpbrīdis. Starp ēdienreizi vai starp saldo? Visi ir. Ja apmēram, es paēdu brokasti, sagribēju saldo. Nē, 1,5 stundu turos, paēdu saldo, 1,5 stundu turos, es tikai tad pēc tam varu tur pusdienas vai vēl vienu kaut ko. Es visu to dalu. Protams, ir grūti, es neko nesaku, bet tāpat, bet arī cilvēki visi saka, ka nedrīkst iet saldos, tad tu paliksi tievāk. Es saku, nē, jāiet saldo, bet kad? Es saldo augļus, varbūt tas nav pareiza sistēma, es neko nesaku, bet es to savu organismu uztaisīju. Es saldu vai es neēdu pēc 3 vispār necik. Augļus es arī neēdu pēc 3 vispār necik. Ja es gribu tādus augļus, visādus tur saldumiņus, tā cilvēki ir. Ko man te stāstīt? Tā ir. Kad? Varbūt vienreiz tur iznāk tā, ka dažreiz es tā gribu ēst, ka man nav laika, kur iebāzt to saldumiņu un augļus. Es tad šodien neēdu. Ja līdz 3 es neuzspēju paēst, es vienkārši neuzspēju. Pēc kam reāli gribēju paēst, paēdu gaļu, paēdu kartupeļus vārītas, kaut kādus rīsus. Un es visu laiku gribu ēst, un man nav laika, kur iebāzt saldumiņus. Es šodien neēdīšu. Es pamēģināšu rīt. Tāda es dalu savu ēšanu. Un, protams, kā mēs arī runājam ļoti daudz, es tā pa bišķiņi arī saku, smējos, obligāti jāiet uz nakti. Ja tu gribi būt spēcīgs sportists, tas neatrunājās. Obligāti jāiet uz nakti. Vienkārši smējās, es arī smējos, nestāstu patiesību. Protams, ka ko tu ēdīsi uz nakti, bet uz nakti sportistiem obligāti. Un ko? Es īstenībā uz krūtiņu svistas viņi ļoti savs.
Godīgi, ļoti savs. Es ēdu uz nakti 2 olas, bez zeltumiņa. Biespienu nevaru, tāpēc, ka man ir alerģija uz piena produktiem. Un tavu proteīnu, ko tu man dodi. 2 samaisīju. Pateikšu tā, es nejūtu, ko es viņu spēdu. Es nejūtu. Nav smaguma sajūtas. Nav vispār neko. Bet man arī es negribās. Cilvēki, kāpēc? Oi, ko man darīt? Nu, kaut ko iemest. Es uztaisīju, ja es gribu ēst, es uztaisīju, pēdu. Man negribās ēst uz vakaru. Tas ir pats galvenais. Es tomēr gribu pajautāt tev par to, ko tu saki, ka to saldumu kad nevar jāievēro tas laiks, tā kā pēc tavas schēmas, kā tu dari. Bet, piemēram, aizej ciemos vakars. Svētku vakariņas, dzimšanas dienas kūka. Neēdīsi? Nē? Paņems līdzi? Bē. Es saku, nē. Godīgi, ja? Ņem līdzi, no rīta. Nē, es saprotu, bija visādi lielie pasākumi. Apmēram bija tas 3 zvaigžņu ordenu sportistiem. Tur visiem dalīja. Jā, kūka. Vienkārši. Es saku, drīkst ar kaut ko paņemt. Viņi saka, nedrīkst, es neēdīšu. Ciemos aizgāju, torta vienkārši līdz. Reāli ņemu līdzi. Man nav kauna, ņemu līdzi. Mājās apēdīšu, godīgi, jā. Super. Tāpēc es te saku, es neatsakos no saldumies necik. Saka, vot nedrīkst. Drīkst. Kad? Vajag sevi izaudzināt. Nevajag ne no kā atteikties. Tāpēc, ka iznāks tā, ja tu tik ilgi atteiksties no kaut kāda, kas tev baigi patīk, tu pēc norausies, sataisīsi sev tāpat problēmas, pēc tam sirdsapziņa mocīs, tas viss, tur nezinu, ja tu kūku ēdi 1 kūciņu, uz apēdīsi torti, zini kā, tas ir viss, būs sirdsapziņa. Vienkārši kad? Tu padomā. Tikai pa dienu. Cilvēki jau saprot. Man pa dienu negribās. Piespied sevi pa dienu, apēst saldumiņus, piespied. Kad tu piespiedīsi, organisms pierodīs, viss kārtībā. Tāpēc es saku vēlreiz, ūdens. Es agrāk nekad nedzēru ūdeni no rīta, vienkārši nē, aizmirsam to lietu. 1 pilienu, šodien mierīgi glāzīt ar ūdeni, pamodos glāzīt ar ūdeni, pierod. Tāpēc ir tā situācija. Es negribu ēst saldumiņu pa dienu. Piespied sev. Pēc mēneša tici man. Pa dienu tur saldumiņu. Kur saldumiņu? Vakarā. Jā, būs ļoti. Organisms tāpat gribēs. Nav. Mēs esam visi cilvēki. Nav tā. Organisms tāpat piespies apēst saldumiņus. Nav variants. Jā, protams, ir cilvēki, kas saka, es vispār nelietoju. Bet tāda izmēra. Tad es saku iedomāties. Ko tu lieto, lai būtu tāda forma tev? No 50 kg uz 150. Kur tā forma? Tad jādomā, varbūt tiešām cilvēkiem ar organismu kaut kādu. Vai kaut kāds, nezinu. Bet īstenībā visi lieto saldus. Bulciņas. Kaut kas tādas. Kūciņas. Es nezinu, kā kuram palīdz. Napoleončiki tagad rādā. Tur vienkārši tāda, zini, kā ir ko. Tu nevar atteikties. Man patīk tikai vakarā. Lai patīk tev pa dienu. Ja? Šis droši arī es tieši gribēju vaicāt, kā šķiet, kas ir tās biežākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj uzturā. Bet principā šis arī bija tas, ko tu minēji, ka tā ieraduma maiņa var būt kurā brīdī, ko tu ēd. Un kā tu to sabalansē? Protams. Zini, kā es arī agrāk, zini, cik man grūti bija. Man 140. Pateikšu tā, sports. Manējā nozīmē sports, kad man vajadzēja uzbarot ļoti daudz svara. Man nedrīkst būt bremzes uz ēšana. Vienkārši nē. Ko tu šodien gribi? Šito man gatavoja. Saldumiņus uz nakti. Svēta lieta. Visu. Man, saproti, tas ir tās brīdis, kur
man bija tāda situācija, ka man nedrīkst pateikt vārdu, ka nedrīkst. Manā aprītnē, man nebija vārdi uz ēšanas nedrīkst. Tā attaisīja durvis, un tu tā ēšanā, ko vēlies, un kad. Vai arī panākti pamosties būziņā apēst. Vienkārši tā. Un es pēc tam nometu sportu, man tās durvis. Un tās, tu nevari iedomāties, cik tas smagi ir. Tāpēc es teicu, man kuņģis bija tur 20 litrīgais maisiņš tur iekšā, un to viņu vajag samazināt. Tur bija, ēst gribējis visu laiku nenormāli. Grūti bija. Principā vēl viena tās virziens un tēma, kam es gribēju pieskarties, kā jau mēs zinām, mēs šobrīd ļoti daudz nevisai pareizi brīžiem ēdam, vai ir kaut kādas lietas, kas mums ir vajadzīgi kā palīga līdzekļi, un diezgan populāri tagad ir lietot uzturbagātinātājus. Kā tu uzskatīji, vai profesionālajā sportā, pieņemsim, uzturbagātinātāji, tas mūsdienās ir kā papildinājums vai jau kā nepieciešamība? Es domāju, ka tas ir nepieciešama situācija. Šodien mēs nevaram pateikt, ka 1 kilograma gaļā ir apmēram 100 grami vai 900 grami olbaltuma. Mēs nevaram pateikt. 20-30 gadi atpakaļ tur bija bišķiņ savādāk tā ēšanas politika. Šodien ātrāk un ļoti labi. Un tu jau nezini, cik kvalitatīva tā ir ēšana. Un ja agrāk tu varēji kaut kādu laiku sevi noturēt ar pareizam ēšanam, šodien tur nav tik daudz olbaltuma, nav olihidrāti, nav vitamīnas. Nav. Un vienkārši šodien ir tāda dzīve, ja tu gribi būt profesionāls nereāli lielā augstumā, bez palīdzības pareizās, neteikšu pareiz ēšanas, bet kaut kādus palīdz uzturību sportā nevar izdzīvot. Vienkārši ne. Bet kā tu uzskati, vai proteīns ir domāts tikai sportistiem, vai tomēr arī cilvēkiem parastajiem ir jālieto papildus olbaltumu vielavo proteīnu? Tur arī ir tāds jautājums. Mēs runājam par oglehidrātiem vai par olbaltumu? Par olbaltumu vielām? Protams. Ikdienā. Protams. Viņi dod spēku un viņš dedzina taukus, ko mēs kā visi sievietes vīrieši, gribu tikt no taukiem. Ko tu dari? Vai kaut ko darīt? Jo ir bieži vien sievietes baidās lietot, pieņemsim, papildus olbaltumvielas proteīnu, jo domā, ka viņas paliks uzreiz lielas, nāks svars klāt. Redzi, tas ir tik maz informācijas apskaidrošanu, kāpēc to vajag obligāti. Tas viss ir, es nezinu, kāpēc mēs valsts līmenī nereklamējam dažas lietas, kas ir priekš veselības. Nezinu. Pateikšu vēl, kad mana meita nodarbojas ar dejošanu, sporta dejošanu. Viņa aizbrauca ar mammu, ar sevi uz sporta nometnēm. Reāli 5 treniņu dienā, reāli 5 dienu treniņā, viņa man zvana pirmdien vakarā, raud, saka, ka es nevaru vairs izturēt, viņa raud, reāli raud. Es saku, kā piekusu, neko, 5 treniņu dienu, nenormāli slodze ļoti. Es jau raud, neko nevaru izturēt. Es saku, gaidi tēti, viņš no rīta būs. Es atbraucu no rīta, atvedu viņai vitamīnus, legāls, to, ko drīkst lietot. Vitamīnus, BCA viņa atvedu, aminoskābes vēl atvedu. Vitamīnus, BCA atvedu, aminoskābes atvedu. Visu. Es saku, neliels daudzumus. Lieto šito, es mammai pateicu viņai. Lieto. Zvanīju katru vakaru smaidījā.
katru vakaru nebija piedzīta. Spēka bija nenormāli daudz. Miegu necik neizmainīja. Tāpēc, ka tas ir ne enerģija un kaut kādas ķīmija kaut kāda. Tas ir muskuļu legālas vitamīni, ko atjauno bērniem. Es saku, es tur ar vienu draugu runāju, viņš saka, manais bērns tur trenējas nenormāli. Saka, 5 gadiem aminoskābes lietot. Tāpēc, ka viņš saka, dažreiz ir tāda slodze, ka bērns nevar izturēt. Un tā ēšana, ko ir bērniem, viņa nav kvalitatīva. Un es savai meitai vienkārši iedevu to, kas pietrūk maize, gaļā, kartupeļas, rīsa. Tas vispār vienkārši iedeva to, kas veido tas organismu. Es neiedevu, daži cilvēki, tu esi briesmīgs. Nē. Ja es sapratu, ja es viņai iedotu un viņai šodien būtu, nezinu, kaut kāds kreisā roka tur vai kas tur kaut kas izmainīs. Nē. Normāla, fiziski attīstīta meitene. Ļoti labi. Es viņai iedevu vienkārši to, kas viņai trūka tajā ēšanā. Uzturā, kas pietrūkst. Jā, tāpēc es arī, ka mēs runājam proteīns. Kas tas ir proteīns? Tas ir proteīns. Viņš ir, apmēram tev iedota 1 kilogramu gaļa, lielopu, ja? Un tev viņu jāpēd vienā dienā. Es nevarētu. Nav. Man tā nav. Bet ja tu nepēdīsi kilogramu gaļas dienā, kā tu gribi dabūt to spēku? Un tas proteīns, tas aminoskābes, tas ir. Viņi vienkārši uztaisīti, kā tur viņi tur ārsti tur runās molekulas kaut kā tāda, bet viņi vienkārši tas pats, bet tikai samazināti vienā karotītā. Es izdzeršu 2 karotītes, 2 kilogrami. Jūsējais proteīns izdzer 20 grami, 5 olas. Izdzer 2 paketēti, 10 olas. Pagā. Man 10 olas uznāk, te piedodiet. Es varu, bet cik ilgi? Lūdzu. Tāpēc es saku, tu visu vienkārši vajag lietot ne tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds. Tas ir ikdienā ēšana, ko šodien nav kvalitatīva gaļa. Runāsim godīgi. Viņa nav. Mēs nevaram uztaisīt, pārbaudīt, cik tur ir olbaltumu. Tur viņus nereāli maz. Jūs ar savu proteīnu iedosiet, lai es neēstu kilogramu, es apēdīšu puskilogramu, tas arī smagi, 20 grami. Bet es to pašu olbaltumu daudzumu dabūšu. Tieši tā. Nebūs tā smaguma sajūta kuņģī. Jā, un tad nebūsi tik agresīvs. Kā es tev saku, tu nevari iedavāt. Es tev saku, es kā atceros. Un šodien mums Arturs Plēstīgs, kur kuņģis arī nestrādā. Viņam jāēd. Nav varianti, viņam nav varianti. Ja tu gribi būt spēt, viņam jāēd. Un viņš ēd. Davai šodien kaut ko pataisīs. Viņš saka, smagi. Tā ir. Jā. Tādas 3 īsās lietas, ko tu ieteiktu cilvēkam pēc 40, no uztura, varbūt, vai nezinu, kaut kāds super padomu, kā tev liekas, kas būtu, lai būtu veselība un lai saglabātos muskuļmasa? Pateikšu vispār 3 lietas. Obligāti jāiet trenēties ar smagumiem, tas ir obligāti. Ir pierādīts, ka tu trenējies ar smagumiem labāk, kā pareizi latviešu nevar izrunāt to maiņa, kā tur to organisms labāk strādā. Vielmaiņa. Vielma ir pierādīts. Obligāti pie visas to, ko tu ēd, mana dali. Ne no kā neatsakies, arī no saldumis neatsaki. Vienkārši dali. Sadali to ēšanu, augļus un končas un saldumiņi pēc 3 neēd. No rīta ēd, sadali vienkārši, nevajag no kā atteikties. Un, protams, obligāti
ja tev ir iespēja nopirkt pareizus proteīnus vai jūsu produkciju obligāti. Papildināt, kā atbalstu organismu. Obligāti. Un vēl jūsu premium uz nakti iesaku. Es vienkārši iesaku. Bet ne stundu, 2 izdzer un gulēt. Tas labums neparādīsies pēc nedēļas, bet viņš parādīsies pēc mēneša. Es vienkārši to daru jau cik gada. Ja tu gribi no rīta pamosties un tev būtu spēks, uz nakti jēd. Es saku, visu laiku runāšu par to. Bet pats joprojām cilās varas? Es neteikšu, ka es tur, bet jā, visu laiku. Jā. Bet es tev saku, kāpēc es to daru. Apskaidrošu. Ir pierādīts. Mūsējais organisms, ja tu nedo organismu stresu, viņš vienkārši mierīgs un negrib funkcionēt. Svarcelšana, tā ir tā situācija, kur organismu spiež kopā un viņš pretojās. Tas ir pierādīts. Tāpēc, kāpēc ir vajadzīgs trenēties pēc 40 gadiem ar smagumiem. Neviens jau nesaka ar lieliem, pats fakts. Smagumi tev spiež, organisms pretojās. Ilgāk nodzīvosi. Un noslēdzot, varbūt, kas šobrīd ir tas, svarīgākais tev dzīvē? Ja mēs runāsim atkal saistīt ar sportu, sports ir svarīgākais. Tāpēc, ka piedodiet man visi cilvēki, kas saka, oi, ko man tur sports dos. Tu sapratīsi, dos viņš tev nedos. Pēc 40, pēc 50 tu sapratīsi, kad 50 gados sporti staigā taisno muguru. Jā, labi, tur ir traumiņas, neko. Un cilvēks ir 50 gadi staigā knapi dzīves. Tas ir tā. Vajag nodarboties ar sportu. Bet pēc 40 gadiem vajag nodarboties ar smagumiem. Neviens jau nesaka lielu smagumus. Bet pēc fakts smagumi spiež, organisms cīnās. Bija ļoti interesanti saruna. Paldies, ka tu atnāci pie mums ciemos. Vienmēr prieks ar tevīm satikties un paklausīties gan tavas pieredzes stāstus, gan arī visādas interesantas īstenībā padomas, kas ir tā tava pieredze, tas, ko tu dalies, ir tomēr savādāk nekā mēs bieži vien daudzas lietas dzirdam arī par uzturu un tam līdzīgi. Tas ir ļoti interesanti, jo katram jau tomēr ir sava tā recepte, kas strādā, teiksim tā, un ir arī varbūt tiem, kuriem nestrādāja tas, kas ir mēģināts līdz šim, varbūt strādās tas, ko es ieteicu. Vai cilvēki mēģina, es saku, saproti, es stāstu to, ko es daru. Es nestāstu, zini, ka tur bija uzrakstīts kaut šitas. Nē, jā, varbūt, bet es vienkārši stāstu to, ko es izdarīju. Labi vai slikti, grūti pateikt, pamēģini, bet cilvēkam jāsaprot, vismaz jāmēģina pusgadu. Tikai tad var sapraties rezultātu. Es paņemšu šito sistēmu, pastrādāšu, nē, šito pastrādāšu, nē. Un es izveidoju savu sistēmu, kas pie pusgadu patrenējies. Un tad tu sapratīsi, jā, citu. Tieši tā, nevis met plinti krūmos jau pēc 1. mēneša, tas man nestrādā. Un tas ir visi, tas nestrādā, pamēģini, viss izdosies. Katram cilvēkam, protams, es runāju par to, ja cilvēks ir milzīgs. Ja cilvēks ir tieviņš, man tas būs sarežģīti, bet ja viņš ir milzīgs, es varu iedot savu sistēmu, kā es no 147 kļuvu pa 100, un šodien esmu 108, 109. Kā ir tas cikls, es varu reāli palīdzēt, bet tas aizņems 5 gadi. Jā. Tā kā, jā, paldies tev. Lūdzu.